Var parādīt, kā izstāst? Jā, pot. Nu jā, kadrs, respektīvi, šitāds. Mēs dzirdējām ielās, ka apzaks mūs iespējams. Visi zina mūsu lokāciju. Viņš visiem pateica. Lai neapzog, jā, tā novēršanas kameras. Lai neapzog. Drošības pēc. Es gribu jaunos valdvērīs. Es uzzvanīju kolēģim, viņš ir ceļā. Mēs esam gatavi. Es izstāstu pēc laupīt. Tu esi tas garais glūņos. Slapjas bandīts. Tu garais. Viens no slapjiem bandīts. Tev māte ar tieši beidzās jau augšā. Mēs tieši. Nē, ok. Nav jau jādzīvo viņā. Ļoti labi. Counter-terrorists win. Kad viņš tev uzsumā? Nē, muti izvās. Mēs visi strādājam. Kas tu esi? Es esmu darbinieks. Tu ar Tomasu Zagļu, mēs sēdēsim, darīsim savu darbu. Jūs ienāksiet, viņš ar pistoli kontrolēs mūs. Tavs uzdevums būs aizskart līdz leduskapim, iebāzt bārds buņģiņas somā. Iebāzīs pāris, tikai lakīpaņš dos, neko citu. Iebāzīs pāris buņģiņas, skries ārā, pateiks parauc un līdzīgi atkāpsies ar ieroci un tu paņem savu kastīti kaut kādu vienu vai divus. Izpisiesiet ārā vienkārši. Viss. Bet vajag kaut vārdarbības elementu. Vajag realistiski. Tas jau būs realistisks tieši, ka galvu pret galvu. Kāpēc pārāk entuziastisks? Viņš jau zina visu, kas ir jādara, viņam jau pat ir idejas. Man liekas, ka viņam šis nav pirmais rodeo. Pagadās filmēs? Nē, es iešu... Kur tā, tu nav darēs? Āhā, satan! Es iešu ar šito, kad jūs ienāksiet, man viņi izskatīs, viņi izbieš pa zemi. Mēs pa rokas gaisā. Pagaidz tās kas? Šito liet, jā? Stāvat, bļeļ! Visu. Kā aizgāja tas laupīšanas rīliņš? Ļoti labi. Daudz cilvēku noticēja. Facebooks riktīgi noticēja. Tur ļoti toksiski vide ir. Tur kaut kāda, es nezinu, kaut 120,000 skatījumu, man liekas, es neesmu čekojis. Pēdējais, kad skaties, bija 100,000. Instagramā TikTok arī normāli aizgāja. Ļoti daudzi rakstīja iesaistītiem personām. Jautāja, vai tā ir īstenība. Tā kā diezgan ok. Jā, tā vajag. Labi ideja, Kristap, malacis. Paldies. Braucam uz Lietuvu. Noslēgt līgu, dīlu. Noslēgt dīlu. Un Ričardam Ozolam šodien ultimā cīņa. Viņš ir bijis ļoti lojāls visus šos gadus vienai dziesmai, kas ir labs skats. Viņš ar viņu visu laiku iet ārā uz cīņu. Šodien ir pienākusi tā diena, ka pirmo reizi live performance iešu ar viņu ārā uz cīņu ar šo dziesmu. Sekojot līdzi, maucam. Iepazīsties, tie ir mani draugi, tas ir Daņiks Jusņonoks. Sveiki, labdarības organizācija Čišu Varkin. Tas ir otrs Daņiks, arī labdarības organizācijas Četvarkina pārstāvis. Tu esi kādreiz Lietuvā uzstājies? Starp citu, jā, tad, kad Leisānam bija cīņa. Tas bija 21. gadā, man liekas. Kā pa lietuviski ir uztaisam troksni? Žiļē marē. Braļuka, žiļē marē! Žiļē marē tē! Jā. Lai es pašam ticēt tajā, ko tu saki. Mūsu džekiņam cīņa šodien. Viņš visur pirmās ietas ņem. Ne visur pirmās, bet 90% sacījos pirmās vietas, jā. Mēs atbraucām atbalstīt viņu. Sanāca šodien, ka tāpat uz Lietuvu jābrauc pa biznesu. Runāt plus Ričardam Ozolam cīņu vakarā. Nu, tā pie reiz pieķērām arī šīs sacensības. Paskatīsimies, kā viņam ies šeit. Ielādē. Duk. Un Kristaps. Čau. Логis paši komandā. Atbraucām pie tevi. Čau. Здорово, Даник. Ролцīšā. Не, это буду. Спасибо, что приехали. Kā jums, viss kārtībā? Super, jā. Atbraucām pastīties, kā tu lietu dari. Jā, tas ir mūsu sportis, Laki Paņš sportis, Loģa mašīna. Cerams, ka šodien būs vēl viena uzvara. Protams, būs.
Jā. Krasava. Un novembrī pasaules čempionāts. Abu Dabi. Abu Dabi. Startēsim, darīsim skaisti un pirmā vieta mūsējā. Вот так вот, я уверена. Уверена. Так и надо. Cīnīsimies, paradīsim skaistas cīņas un uzvara ir mūsējā. 77 kg. Likās vieglāks, normāls kategorijas. Aiziet? Jā? Da. Хороший? У меня еще банки есть, могу поехать. Да, ну лайно, вот здесь гостили. Что-то Бомба. Ты таки зайти сверху на узвора сел. Mēs to izdarījām, kā es pateicu, būs labi, būs skaisti. Pretinieks arī centies, arī mēģināja kaut ko darīt, bet mēs visi sapratām, kad kaut kāds ej pret Lucky Punch komandu, tad mēs visi atbraucam, kad mēs visi ir šeit. Šeit nav pat variantus. Iedomāties nevar, kad viens mums zaudēt, var zaudēt viens mums. Так что, iesim pie mūsu šāliem, parunāsim tagad. Os! Paldies, спасибо. Cik sētniecības tu jau esi vinnējis šogad? Nu, es domāju, vairāk nekā 10 точно. Pasaules čempionāts vēlreiz, kad notiks? 21. novembrī Abu Dabi. AGP tagad, AGP, Ārābu Emirātu federācija, viss tā ir viss. Viena no lielākajām, ne? Viena no lielākajām Ārābu Emirātu attīstās, iegulda nav jiu-jitsu, tur ir vesela jiu-jitsu arēna uztaisīta un mūsu mašīna piedalīsies tur, tā kā tiekamies Abu Dabi. Paldies visiem, ka atbraucat. Красавчик. Рад был вас видеть. Прекс bija redzēt. Приятно. Спасибо, что приехали. Так, ладно, что Paldies. Что мы полетели? Maskās tērpušies vīrieši. Šitam Viens no tiem bruņojies ar ieroci, ar spēku ielaudzās pa galvenajām. Nu, ja Marka reakcija reāli būtu dzīvē tāda, ka kāds ienāk ar stroķi, nu tad viņam ir nenormāli lēna aizdedz. Laupītāji pagrāba Lucky Punch dzērienu. Ejam taisīt soundchecku, mic check. Es zvanu, lai saprastu, pa kurien jāiet iekšā. Yeah, I calling, but he not picking up. But he not picking up the phone. Let's go. Okay, thank you for attitude. Normāli, nē, ej ārā stāv. Tāda viņi ir. These guys not let me in. I need somebody from the organization to let me in to check the microphones and standing like 20 minutes. Maybe you need the UTMA. UTMA, it's not here. It's basketball. Oh, Yes. okay. Ажинович. Yeah, I need UTMA. Yes, UTMA. Okay. Where we need to go? Man, arena, this best. Okay, we going there. Okay, thank you. Es viņiem saku, ka fight events, man vajag nočekot miķus. Nē, nu uzvilka šitā huiņa nenormāli, bļa. We're bus standing, okay, I going. Es jums izstāstīšu, kāpēc es psihoju. Nedēļu man viens sūta viena kontaktus, tad tas sūta nākamo, tagad vēl vienu džeku man atsūta. Šīs man prasa, vai man ir atļauja vispār tam, šitas neko nezin. Prasa man autortiesības, prasa e-pastus aizsūtīt, oficiāls ir tāds gemorojs, lai tu vari izpildīt savu dziesmu. Nenormāls gemorojs, un tagad mēs 40 minūtes nevaram tikt arēnā iekšā. Un kā vienmēr, man atkal sūta kaut kādus kontaktus,
Neviens neko nezin. Vo! Nice pants. Nice pants. You need to update your jacket. I can give you one. This kind of? My father used to sell them. This kind of? Yeah. Hello. 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 Okay, we can go to check the microphones or something. Who knows something about that? Nice. 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 Yeah. Līmenis. Līmenis. Nu jau nomierinājos. Nu jau ir līmenis. Hey man. How are you? Nice, good. How are you? So we can do it. We're going to have a briefing now, so just be around. I'll give you. Okay, gonna be here. Okay. Dabūt dziesmu nebija līmenis. Bet uztaisīt šeit viss, protams, ir augsta kvalitāte. Utmai ir ļoti augsta. Braves Utma kolaps. Saka, ka 2026. gadā būs šo Bazara 0 UFC kolaps. Ja tu tici no sirds, tad rezultāts ir tīk manāms. Pats pizdatākais no visa šī ir kas? Tas, ka no vietas, kur es atrodos, ir labs. Labs skats. No manām acīm ir labs skats. Nu, vajadzētu būt, ne? Jāraba jārā, tas frukts. 95 kilograms. 95? A cik bija nometis uz cik? 83,9. Bļaļ, tad jau labi, ka tu tik daudz sēri. Izšķebinās viņu ārā. Nu, būris skaists, ne? Liels tāds, bļa. Tad vispār viss tik profesionāli. Jā. Te taču, bļa, maratonu pa to būri var skriet. Tā kā nav tā kā standartā kantons, tas viss tāds augstpāj. Jā. Bet tas ir prikals, man patīk. Man ir rītīgs stilīgi. Nu, Bazara 0 būris ir krietni mazāks, ne? Jā, ir īpaši pirmais. Pirmajā, bļa, tur apgriezties nevarēja. Kur nu vēl rubīties, bļa? Zini, cik mums lupas iedeva? Pilna soma, kuroši man ir tikai viena soma, kuru kaut 3 vai 4 maikas, kuroši. Tur ir svēršanās, tur iesildīšanai, tur kuroši. Bļa, līmenis. Skapu, cimdi. Viss tiek iedots. Hūdīs, kuroši jau zeķis, labi. Trusens un botas nav vienīgais. Bļa, jaudīgi. Skaties, kā es domāju, tev viena alga, kurā brīdī uz dziesmu tu nāc, tipu, vai tas ir panti? Jo es domāju iziet, nomočīt visu pirmo pantu, tādu uztaisīt troksni un tad tu nāc uz piedžuku. Man liekas, tas būs daudz krūtāk. Let's go, yeah. The cable goes over. Yeah, just like that. Okay. Yeah. Nu ko? Mēs ejam iekšā Lietuvā. Jūs to saprotat? Mēs ejam iekšā Lietuvā. Mītings izdevās. Mēs strādāsim kopā ar lieliem grandiem. Negribu saukt vārdā, kamēr visu vēl nav noslēgta līgumi, Bet, jā, laba diena biznesā. Deņa sāka trenēties pie šī frukta. Šitas te fruktiņš fonā. Mācīja Deņam, bām, lādē vienu topu. Es sevišķi pirmās Jelgavas sacensības, kur viņš rubējās, šito es atceros. Pirmajās Jelgavas sacensībās es nerubījos šitā, tur bija. Tur bija žoska. Nu, tu esi izmēģinājis visu, jā? Tur bija jau Jā, čotka, visi viņa ausu monitors man iedeva vispār, perfekti. Ausu monitoros vispār iziet pirmām kārtām. Tu nedzirdi arēnu, jo tev ir austiņas iekšā, tu dzirdi tikai sevi un bītu, pat tad, ja visi bļauj būtu, to nedzirdi. Tu ej un savā vaibā. Kā iet? Super. Tagad bijām 4 dienas Lietuvā, Rozova 3. Nu, viņš man jau bija šapnika, es viņam arī gaņau, bet šodien jau cīņu. Gatavojies janvāra pasākumā? Tā lēnām sāk gatavoties, bet pa lielam vēl nē, bet būšu gatavs. Ko treneris saka? Par ko? Janvārī gatavs būs? Protams. Mēs jau tagad morāli gatavojamies. Bet nē, būs gatavs. Būs, kā Daņas saka, būs razjabs. Jā. Viens mīnus ir visā tajā, kad filmētāja komanda ir tur iekšā, un man gribās dirst. Tā var gadīties. Tas normāli. Sjobē, un puņķena pušu un viss. Viņš parasti labi klausa man. Dzirdi. Tas ir svarīgi. Jā, ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Es atceros pirmās cīņas, kas man bija, nedzirdēju neko. Sevi dzirdēju. Jā, zato tad, kad bija Lietuvā cīņa, piemēram, īstenībā kaut kāds pēdējās pāris,
Es ļoti labi dzirdēju tevi, Daņiku. Es dzirdēju, ko jūs sakat. Šaurāk rokas, šito to. Pati cīņa man bija tādā pustumsā, bet to, ko jūs teicāt, es atceros. Tu labi toreiz noķers to graudu. Jā. Bez tam. Aha. Tā pozīcija, kur bija? Pozīcija bija šī. Sabiesies? Nepatīk tā savu pa bailēm, bet adrenalīns ir, jā. Adrenalīns ir. Man tā kā vairāk par visu procesu, cīņa, viss, šitas nav aiziet maksimā pasēdēt un pasmaidīt klientiem, kas ir ļoti jauki. Ja jūs smaidat, ja nē, tad tas ir stulbi. Šis ir, šeit ir jāierūpīties. Ričards Ozols! And let's welcome his opponent, representing MMA Jurmala and fighting out of Latvia. Please welcome Ricards Lionheart Ozols! Sakārto to dzīvi ir, ja galu galā saprot, nepadosies tu nevienu brīdi. Tu vien dodot spēku, visu slikto izsvīstu. Ja tu aizgar ģimeni, tad viņš ir gatavs vērtīri. Sītu, nevis lai darītu pāri, bet lai izcīnītu to, kam pretī visu dzīvi nāku. Es gribu sasniegt to laimi, nopelnīt to naudu. Daļa apkārt blato, bet te tiešām viens tos kaulus lauž. Ja tev ir kāds, kas tev to iedvesmu dod, tad izkārt ringā cīnīties tev paliek vienkārši ļoti. Blakus mamma, blakus vecā mamma, blakus visi draugi. Ja tev puška kabatā, bet vairs neviena nav. Are you ready? Gatavi varētu to roku strādāt. Tā roku paģēt. Labi. Paģēt, slēdz līdz galā. Rokas turi, Ričard. Ričard, rokas turi. Rokā. Sagriez. Labi. Šodien teicu, Ričard, tu sen nevienā kaikikdēs izrabīs. Jā! Jebā! Kas pa cīņu? Jebā! To nodod Ričard. Rokas tu izvaļai. Jebā, bļaļ. Head kicks is crazy. Need one good head kick. Yeah, head kicks is crazy, of course. And the weight is big. Like the weight is good, and this is the weight where you need one good punch. Punches is very powerful. That's why you need to be careful, especially in your weight, in this kind of weight. What is weight? What your weight? 84, yeah? Today I think it's almost 90. Yesterday was 80 something. Yeah. But you know how it's working. Yeah. Yesterday was 83, today you can be already 90. Water. Ļoti labu pretinieku uzvarēja. Žēl, protams, ka tik žoska, žēl pretinieka, vienmēr sports ir ļoti agresīvs. Labāko tā kā tiešām recovery atveseļošanos, tagad es ceru, ka tur nav smagas traumas, jo svars ir liels. Ričards ir ļoti spēcīgs, tāpēc jābūt uzmanīgiem. Katrs šāds sitiens ir ļoti žoskīgs, it īpaši high kick. Bet par Ričardu mēs priecājamies. Your winner by knockout from Latvia, Ricards Lionheart Ozols! One of the best knockouts in the history of this organization. How do you feel? I feel anything.
Красавчик. I like dog fights. I'm born for that, you know. I like challenge. He was good, very strong. All I want to say, Aču Braļukas! Ar jociņiem, ar tādu foršu, bļē, mīlīgu akcentiņu, bļē, nu super. Nē, tas, ka atkal Lietuva stāsts izrabīja, turpina, un viņu izrabīja. Viņa ir mūsu mājas, bļē. Es pat nesaku, kurā brīdī To roku nolaidās. Es tikai buh, uz zemes, bļāļ. Man es akujās. Es viņš pagaidīju, lai šķiepūs, tāpēc. Tas kaikīgs ir ļoti negaidīgs, un ar kaulu, ar šito vietu. Tas ir bīstamākais sitiens, kas var būt galvā. Labdien, dārgais skatītāji! Esam Brave Utma pasākumā Lietuvā. Līmenis ir ļoti augsts. Es teiktu, ka ļoti līdzīgi viss noformējums, viss rasklāts ir tā kā UFC. Ļoti smuki izstās. Tā kā, un Ozols, nu vienkārši super. Nobeidz, es viņam rakstīju pirms, viņš brauca, tu atbrauc un, kāja izpist durvis šitai arēnai. Nu, viņš tā arī izdarīja. Couldn't do it better. Normāls atbalsts bija vienā brīdī šokā. Viņi sākā bļaut Latvijā, Lietuvā. Es domāju, nihu, jāsaujilim un attī, bļa. Labs, ļoti labs. Tāpēc, kad Braļukas tomēr. Tas 3 reizes esam bijuši Lietuvā ar MMA Jūrmalā. Mums iet Viļņā. Vajag rubakas taisīt te. Jā. Tā kā tev vajadzēja piekrist, tā kā viņi tev piedāvāja. Viņa jau grib līgumu uzreiz 3 gadu arī. Prātākais no visa šī ir kas? Tas, kā no vietas, kur es atrodos, ir labs skats. No manām acīm ir labs skats.